Tas ir pīks. Mēs sākām ar O, domu. labs jautājums. Cik gados florbolists skaitās vecs un viņam jāpamet skatuve? Ui. Tā kā, labi, sāksim ar sevi varbūt. Jā. Nē, tas ir ļoti subjektīvs jautājums, man liekas. Tā kā tur nevar nosaukt vienu vecumu šim. Tā kā tas ir noteikti atkarīgs no cilvēka, no situācijas, no vēlmēm, ambīcijām. Bet labi, ja tev varbūt kaut kas ir padomā, tad droši runā. Jā, tu ļoti labi pieminēji, ka, ja tev kaut kāds florbols, jā, tad nav profesionāls sportovējs pilnībā, un tev ir darbi un citi apstākļi, kas ietekmē to, bet spēju ziņā, fiziskā sagatavotība, man liekas, tu vari spēlēt 40, pār pa 40 spēlētāji, kas spēlē. Manā komandā spēlē šobrīd playoffos 40 gadu. Labi, viņš 2 spēles atpakaļ satraumējās, viņam sezona ir beigusies, principā. Kas nozīmē, ka laikam 40 gadus. Laikam 40 gadu. Tas ir izlēmts. Lūdzu, atbild. Nākamais jautājums. Bet cik Raitamam gadi ir? Viņš ir florbola Lebrons James vienkārši. Tā kā viņš ir Lebrons, tā kā. Viņa gēni ir vienkārši tā kā. Pasaulē. Viņš ir tā kā pasaulē, ne tikai Latvijā. Viņš varētu jebkuru sporta veidu izvēlēties, un viņš būtu tagad pasaules klases visticamāk sportists. Mums prieks, ka viņš izvēlēs florbolu. Tā kā viss Latvijas florbols ir priecīgs par to, ka viņš tāda rekordus vēl joprojām, bet viņš ir vienkārši mašīna. Es pat nezinu, vai viņam ir bijušas tādas traumas dzīvē. Noteikti, kad ir, bet neviens pat viņām nav dzirdējis, jo viņš vienkārši spēlēts ar viņam. Nē, man liekas, ka viņam ir bijušas nepieņem tās traumas. Jā, arī līdzīgi kā cīnim, man liekas, ka viņiem ir visu laiku ir visādi cīnis ir to, saka, viņi nav kas cilvēkiem, bet viņiem ir dažādas mikrotraumas, bet viņi vienmēr atrod veidu, kā spēlēt, bet, jānotiek Ārts Raitums tāds iespaidīgākais piemērs, tam, kā var izskatīties viņa vecumā, kā var spēlēt, un kā viņš vēl projām spēja izmantot. Un plus vēl tas, ka tev kaut kādā ziņā pazūd fiziskās spējas, un tas viss kaut arī pat Raitumam nepazūd. Bet 38 gadi vai 39. Jā, bet tev aug pieredze, un tā arī ir liela vērtība, jebkurā sporta veidā. Viņš var daudz labāk paredzēt, kas notiks spēlē, un no visas tās informācijas, ko viņš ir iegūst savā pieredzē, tāpēc tu vari uzreiz mazāk skriet kaut kādā ziņā, jo vairāk tev pieredze, jo tu zini, kā efektīvi savu enerģiju, un kuros brīžos to darīt, tāpēc tas ir atkarīgs. Tas ir svarīgs aspekts, ja tu esi atkarīgs no savu spēles stila, tieši tā. Cik tu daudz var spēlēt. Ja tu esi tāds kā Raitums, kurš var adaptēties un izmantot savu prātu vairāk un neieslīgt tik daudz tajās divcīņās, ko es kaut gan skatoties šitos playoffus, man dažreiz joprojām liekas, ka viņš pa daudz mēģina tās divcīņās, iet tajās divcīņās, jo tā ir viņa stiprākums. Tā kā limitē viņa nākotni. Labi, redzēt. Katra mazā saduršana tev var ietekmēt kaut kādā ziņā to ķermeni. Jā, bet varbūt viņš ar to, cik viņš ir pārliecināts, ka viņš tāpat tās to visu izturēs, un viņš ar to pārliecību sev beigās ļauj izturēt ilgāk, nekā tad, ja viņam būtu tāds galvā kaut kāda mentālā barjera, kur viņš domā to, man varbūt labāk neiet iekšā tie divi cīņi. Ja tev ir tāda barjera, ja tāds noteikti, tas atkarīgs no spēlētāja. Tas parāda, ka viņam ir pārliecība arī par savu ķermeni un to, ka viņš joprojām labā formā, ka viņš nebaidoties var iet un daudzīties ar visiem. Tā kā viss iet. Tagad tikai viena spēle palikusi, tā kā viss sajies. Mēs vienojamies par 40. 40 to var, 40 jau tā kā ir. Jā, tur tu var dabūt traumu vienkārši. Tu var spēlēt, bet tu var notraumēties sezonas vidū. Tu var jebkurā vecumā notraumēties, bet ja tu rūpējies par savu ķermeni kaut cik normāli, pēc pirms treniņiem iesildies, atsildies, tad tu vari līdz 40 gadiem spēlēt un mest golus kaut kādus un būt vērtīgs komandā. Atkarīgs no ģenētikas arī. Un tavs spēles stili bišķi, bet ir svarīgi parūpēties par savu ķermeni, tā kā citādāk tev būs. Ir tā, uz visiem jautājumiem lielāko daļu atbildi ir, ka tas viss ir atkarīgs no apstākļiem. Un arī tāda ir atbilde uz šo jautājumu. Bet humoru pēc mēs sakam 40 un skatoties pēc Lamminen pieredzes. Pēter komandas biedrs.